Vai tev mamma vai kāds cits pieaugušais bērnībā ir teikuši vārdus, kas tevi ir sāpinājuši vai kas tev ir likuši justies slikti un neērti, kas tev ir iesēdušies atmiņā, vai arī, ja nav iesēdušies atmiņā, tu vienkārši zini, kad ir bijušas frāzes, kas ir bijušas nepatīkamas un sāpīgas. Un tas nav svarīgi, vai vecāks ir vardarbīgs, vai viņš to saka ar labākajiem nodomiem, vai viņš to izsaka vienkārši neapzināti. Šīs te dzirdētās lietas iesēžas mūsu zemapziņā, mūsu šūnās, un mēs pēc tam ar tām ietekmējam savu dzīvi pašas. Un, respektīvi, piemērs no manas dzīves. Mana mamma bērnībā man spieda ēst. Respektīvi, tiešām ēd vairāk, un viņa pirka man gardumus, un pirka saldumus, un ēd vairāk, ja? Tu pamaz ēd. Neskatoties uz to, ka viņi pat aizved man pie ārsta par to, kad es pamaz ēdu, un ārsts teica, ka lai es labi dzīvotu, man vajag ļoti maz ēst. Es esmu tāds cilvēks. Viņi tāpat turpināja man spiest ēst. Es pieņēmos svarā, es tiešām biju ļoti apaļīgs pusaudzis, un es arvien pieņēmos svarā, un viņi mani sauc par taukzīlīti. Un izteica piezīmes par to, ka es esmu resna un apaļīga. Ko es darīju, pieaugusi, ka esot jau liela kā pieaudzis cilvēks. Es pirku saldumus, ēdu visādus kārumus, visādas lietas, un pēc tam stāvot pie spoguļa, tu esi par resnu, kāda tu esi resna, vai arī vienkārši ārprāts, kāda es esmu resna, kāds man resnas vēders. Es neteicu savu vārdu taukzīlīti, bet es sev pārmetu visu laiku to, ka es esmu par resnu. Tas ir tas, kā es ar sevi darīju tieši to pašu, ko bija darījusi mana mamma. Ja? Es sev pirku ēdienu, kas man padara resnāku, un pēc tam es pārmetu sev to, kāds man ir svars. Kas ir pirmais solis, protams, pieņemt un iemīlēt sevi, pārtraukt sev teikt šos te sliktos vārdus, un viennozīmīgi tas ir darbs ar mūsu iekšējo bērnu, ar to mazo mīļo iekšējo meitenīti, jo tagad es esmu pieaugusi, un es varu parūpēties par šo bērniņu savādāk, un tas arī ir mans uzdevums, ja? Un lai arī kādus vārdus mamma būtu man teikusi, tā nav vairs viņas atbildība, kā es tagad dzīvoju un kā es tagad izturos pret sevi. Tā ir mana atbildība un manas rūpes.